Aizkuņģa dziedzera eksokrīno mazspēju var ārstēt ar aizkuņģa dziedzera enzīmu aizstājterapiju. Lai sasniegtu vislabāko terapeitisko efektu, aizkuņģa dziedzera enzīmu aizstājterapijai jāspēj atdarināt vesela aizkuņģa dziedzera gramošanas funkcija. Ilgstošu pētījumu rezultātā tika izstrādāta zāļu kreona formula, kuras iedarbība ļoti tuvu līdzinās vesela aizkuņģa dziedzera fermentu darbībai. Ieņemot kreona cietās kapsulas kopā ar ēdienu vai uzkodām, tās nonāk kuņģī, kurā tām izšķīstot atbrīvojas ar aktīvo vielu piepildītas minimikrosfēras. Kreona minimikrosfēras ir pārklātas ar kuņģa skābes izturīgu, zarnā šķīstošu pārklājumu, kas veic aizsargu funkciju laikā, kad tās pārvietojas no kuņģa uz 12 pirkstu zarnu, lai uzsāktu savu darbību. Turklāt šīs minimikrosfēras ir izstrādātas tā, lai tās būtu optimālā izmērā. Tās rada lielu īpatnējās virsmas laukumu, kas nodrošina maksimālu enzīmu sajaukšanos ar kuņģa saturu. Caur kuņģa vārtnieka daļu jeb sfinkteri efektīvi spēj iziet daļiņas, kuru izmērs ir mazāks par 2 mm. Kreona minimikrosfēras ir pietiekami mazas, lai tās viegli izietu tam cauri un nokļūtu 12 pirkstu zarnā. Minimikrosfērām nokļūstot 12 pirkstu zarnā, to īpašais apvalks izšķīst. Rezultātā tiek atbrīvoti fermenti, kas veic olbaltumvielu, tauku un ogļhidrātu šķelšanās procesu un maksimāli uzlabo gramošanas procesu. Kreona 10 000 vienības zarnā šķīstošās cietās kapsulas. Gramošanas veicināšanai bērniem un pieaugušajiem aizkuņģa dziedzera eksokrīnās mazspējas gadījumā.